Sveicināts, mīļais interneta tīkla skatītāji! Un atkal mēs esam studijā, viss ir kārtībā, dzīve ir brīnišķīga, kā parasti nav nekāda problēma, viss ir kārtībā. Un gribu izstāstīt kaut ko pirms Jēzus Kristus. Manā dzīvē bija daudz visādas problēmas, viss kaut kas bija, gāja, neko nevarēja saprast, kā lai to atrisina, kā lai šito atrisina, kas tas tāds ir, kā lai tiek ar to galā. Principā visādas lietas, tad tukšums sirdī, kā to nodzēst, ar cigaretēm, ar alkoholu, ar narkotikām, nedarbojās, uz kādu brīdi darbojās, bet uz īsu brīdi. Un tā es tur ņēmos, gala rezultātā man viss tā piegriezās. Dārgais skatītāji, ja tu zinātu, cik man tas tālu bija piegriezies, šausmas. Es 3 reizes mēģināju uztaisīt pašnāvību, 3 reizes. Un paldies Dievam, ka man neizdevās. Un es nevarēju saprast, kas notiek, kāpēc tā. Un tad vienreiz notika tas brīnišķīgais moments, kad es nokļuvu dievkalpojumā. Un tur bija iespēja pieņemt Jēzu Kristu kā savu kungu, uzticēt viņam savu dzīvi visu, pieņemt viņu, ielaist savā dzīvē, savā sirdī. Un es izdarīju izvēli to ielaist Jēzu Kristu savā sirdī. Un svētais gars ienāca manā sirdī, trīsvienīgais Dievs, Tēvs, Dēls un svētais gars sāka mājot manā sirdī. Un ziniet, kas notika? Viņi man teica, dārgais draugs, tev vajadzīga ir instrukcija. Tu esi dzīvojis 30 gadu bez instrukcijas. Tāpēc tev visi gājas pilnīgi greizi un nepareizi, jo, kā jūs saprotiet, mīļie, interneta tīkla skatītāji, visām lietām ir instrukcija. Paņem te jebkuru lietu, paņem fotoaparātu, kastītē nopērts. Ja tu nopirksi krāmu tirgu, visticamākais viņš būs zakts bez instrukcijas. Bet, ja tu nopirksi veikalā, tur būs instrukcija. Nopirksi mikroviļņu krāsni, būs instrukcija. Nopirksi trauku mazgājamo mašīnu, būs instrukcija. Nopirksi leduskapi, būs instrukcija. Jebko pēc, visur ir instrukcija. Lietošanas instrukcija, kā lietot. Tāpēc, ka tas, kas ir izgudrojis to lietu, viņš zina, kā šī lieta darbojās. Un kā vajadzētu tev šo lietu lietot, lai šī lieta nesalūstu, lai tev nebūtu problēmas šo lietu lietojot. Un tāpatās arī mūsu brīnišķīgais debesu Tēvs, kas ir radījis visu šo visumu, viņš radījis visas šīs planētas, sauli, visu, un šo zemi radījis ir. Priekš kā? Šī zeme ir radīta priekš mums, un Dievs mūs ielika šajā zemē, lai mēs dzīvotu. Bet vai te jūs domājat, ka Dievs tādu sarežģītu lietu radījis? Viņš radījis zemi. Tā jums nav fotoaparāts, tā nav mikroviļņu krāsnes, tā ir daudzreiz sarežģītāka lieta, tā ir zeme. Un plus vēl, tu esi ļoti sarežģīts, tu pats nesaproti, kas notiek tavā galvā. Dievs jau to zina, ka tu nesaproti, kas notiek tavā galvā. Ka tu nesaproti to, kas notiek tavā sirdī. Tu nezini, tu mīli, tu nemīli. Ko darīt? Tu to nezini. Tāpēc Dievs to zina, ka tu to nezini. Un Dievs, hei, dārgais skatītāji, instrukcija, bībelīte, ar zelta lapām, slavu Dievam, jo debesīs ir ielas no zelta. Tāpēc Dievs arī ir apzeltījis instrukcijai lapas ar zeltu. Tas ir brīnišķīgi. Brīnišķīga grāmatiņa. Saucās instrukcija. Un tev viņa ir vajadzīga. Ja tu dzīvo bez instrukcijas, tavā dzīvē haoss. Tu nesaproti, kā tas notiek. Tu visu laiku kāp uz vienu un tā paša grābekļa. Punski. Paiet moments. Gatavs. Izstāstīšu brīnišķīgu momentu. Iedomājies, aizbrauc pie paplosiem, tie, kas nesājās ar šķēpu, paņem vienu no viņu vidus, aizved viņu uz lidlauku. Aizved viņu uz lidlauku, iesēdina viņu galvenā Mercedesā un sāc mācīt viņu braukt. Es pieļauju, ka tu viņu iemācīsi braukt ar Mercedesu. Nav nekādas problēmas. Viņš mācīs braukt, viņš mācīs ieslēgt radio, viņš mācīs attaisīt logu, viņš visu mācīs izdarīt. Viņš braukās pa lidlauku kā lielais. Bet pēc tam aizved viņu uz pilsētu un saki, brauc.
Iedomājieties, viņš brauc, viņš redz kaut kāds stabs stāv ar sarkana gaismu kaut kādu deg. Viņam taču neko neizsaka, tas viņš mauc. Protams, jūs saprotiet, tāpēc viss ir brīnišķīgi, tev ir vajadzīga tikai instrukcija. Bet instrukcija nedarbojās, kamēr neesi ielaidis Jēzu savā sirdī kā savu glābēju. Instrukcija visus tos arī balstās. Tikko tu ielaidīsi Jēzu savā sirdī, atzīsi viņu par savu kungu, par savu glābēju, tev atvērsies acis. Un tā tu sāksi lasīt un saprast, kas šeit ir rakstīts. Tas sāks tavas sirds. Saprotiet, Bībeli nevajag uztvert ar prātu. Bībeli vajag uztvert ar sirdi. Un tad tavas sirds būs dzīva, ka pestītais akmens sirds vietā būs ielicis sirdi no miesas. Tā sirds sāks uztvert šo vārdu. Un tu zināsi, kā darboties. Un tev tagad ir iespēja pieņemt Jēzu Kristu kā savu glābēju. Vienkārši saki tagad, mīļais Jēzu, piedod manus grēkus, ienāc manā sirdī un esi mans kungs. Āmen. Un ej galvenais uz baznīcu, jo tur būs daudzi tādi kā tu, kuri lasa instrukciju un kuri zina un kuri dalās ar atklāsmēm, ko Dievs viņiem ir iedevis un ir baigi jautri, visjautrākā vieta pilsētā. Tā ir baznīcā. Dieva upē! Aleluja! Brīvības iela! 214 tēma, lai Dievs jūs svētī! Āmen!